Vai jums ir bijusi sajūta, ka vienkārši tāpat jūs kādam esat drauds? Ilga zina, kā tas ir. Pirms vairākiem gadiem, kad pirkusi māju, Ilga pirmo reizi sajutusies ne kā parasts bankas klients, kas kā privātpersona vēlas atvērt bankas kontu. Kredītus bankā dabūju, bet, lai atvērtu kontu, protams, man pateica, ka tas var aizņemt līdz 2 mēnešiem. Un, kā mēs zinām, tad aktīvā tirgus periodā pateikt mājas pārdevējiem, ziniet, pagaidīsim tagad 2 mēnešus, un tad varbūt es varēšu šo te māju iegādāties. Otrais Ilga kā juridiska persona, dibinot uzņēmumu, vēlējusies attālināt atvērt uzņēmuma bankas kontu. Ja es esmu vienīgais valdes loceklis uzņēmumā, es esmu patiesā labuma guvējs, un es arī to norādu, ka es esmu patiesā labuma guvējs, un arī norādu šo te politiski nozīmīgās personas radinieka statusu. Nē, tad jums jānāk ir klātienē, un šī dokumenta izskatīšana jums, viņi tā arī pasaka, maksās 100 eiro. Tas nav normāli, ka man ir jāmaksā par to, ka man ir kaut kādas radu saites ar cilvēkiem, kas ir izvēlējušies karjeru sev veidot politikā. Citā bankā Ilga brīdināta, ka viņas uzņēmuma konta apkalpošana mēnesī izmaksās dārgāk nekā parastam uzņēmējam. Turklāt vairāk kārt viņa saskārusies ar situāciju, ka bankas darbinieki īsti pat nezina, kas un kāpēc Ilgai jājautā vai jāpieprasa. Tādas neveiklas un savā ziņā bišķiņ pazemojošas situācijas jāpiedzīvo. Ideja ir ļoti laba, jo vajag pētīt. Tas ir pareizi. Nav pareizi tas, ka visi tiek uztaisīti par vainīgiem uzreiz, ja par draudiem uzreiz. Noziedzniekiem pat ir tā, ka tu neesi vainīgs, kamēr tavu vaina nav pierādīta. Šeit ir viss pilnīgi pretēji. Sanāk, es jau esmu automātiski drauds, man neviens nemaz nav paprasījis nevienu izdruku, ne kaut kādus saistības ar tām personām. Ilgas prāt ir apsveicami, ja cilvēki izvēlas veidot savu karjeru politikā, tomēr radinieku dzīvē tam nebūtu jākļūst par tik ļoti izjūtamu traucēkli, tādēļ pārbaudes sistēma ir jāsakārto. Varbūt šis ir viens no iemesliem, kāpēc mums pietrūkst tādu sakarīgu normālu politiķu, jo es zinu arī cilvēkus, kas ir tuvu šim te līmenim, kad viņi varētu skaitīties politiski nozīmīgas personas, bet viņi nespēr šo soli tālāk tā iemesla dēļ, ka viņi nevēlas, lai viņu radinieki saskarās ar šīm te grūtībām, kuras ir, piemēram, bankā atverot kontu. Vislielākās izredzes vienkopus satikt vairākas politiski nozīmīgas personas ir Saeimas namā. Deputātu, vai pareizāk sakot, viņu tuvinieku pieredzes saskarsmē ar finanšu iestādēm ir dažādas. Man neviens nav neko sūdzējies, neviens nav šobrīd dibinājis uzņēmumu, un bankas konts iespējams, ka visiem jau ir. Neviena banka, neviena valsts iestāde, neviena cita struktūra nereizi nav sarežģinājusi manai ģimenei dzīvi, nav prasījusi neko papildus, nav atteikusi dēļ tā, kā mana sieva ir precēta ar manīm. Ja? Līdz ar to nav pagaidām nekādu problēmu. Manai mammai, kas saņem pensiju Latvijas pasta, tika apturēta pensijas saņemšana bez kaut kādiem paskaidrojumiem. Viņai 95 gadi, tas bija 2 gadi atpakaļ, vienalga pēc 90 gadiem, viņa līdz galam nesaprot, tad viņa ir saistīta ar politiski nozīmīgo personu. Viņa aizpildīja šo anketu, vai mēs aizpildījām, viņa parakstīja, tad viņa informēja, ka šīs anketas izskatīšana varētu būt mēneša 2. Jā, bija zināmā lieta tāda negatīva attieksme, jo bija gadījumi, kad viņi bija prasījuši tur konsultācijas, un viņiem paskatījās, ka viņi ir sarakstā politiski nozīmīgās personas radinieks, un viņiem tika atteikts. Latvijas bankā skaidro, ka izņemot noteiktos sākotnējos standarta jautājumus, papildus pārbauda politiski nozīmīgām personām nebūtu jāveic, ja runa ir par kontu, kur ienāk ikmēneša darba alga, vai vecāks politiķis bērnam ieskaita kabatas naudu. Tajos gadījumos, uzsverot vēlreiz, kur pastāv šie paaugstinātie riski, tad primāri tas būtu saistīts ar līdzekļu izcelsmi. Ja viņi uzrādās kā politiski nozīmīga persona un pēkšņi ienāk liela autora atlīdzība no ārvalstīs reģistrētas kompānijas, tad rastos, piemēram, jautājumi, kas tā ir par autora atlīdzību, kas tas ir par darbu. Tāpēc, ka šī summa ir liela, šī summa ir netipiska,
Ja arī ienākumu, teiksim, veids ir netipisks, nu šis būtu, teiksim, tas gadījums, kad banka uzdot papildus jautājumu. Lai arī par Komercbanku trūkumu Latvijā sūdzēties nevar un ikvienam ir iespēja izvēlēties, kuras bankas pakalpojumi ir pa prātam un kabatai, visās bankās šobrīd tiek veikta pārbaude attiecībā uz cenrāžiem, tai skaitā par pakalpojumiem politiski nozīmīgām personām. Ja ir šie paaugstinātie riski, kuri ir identificēti ar plānoto darbību, tad jā. Bet tāpēc, ka tev ir tikai politiski nozīmīgs personas status, tas nenozīmē, ka tev automātiski tagad ir paaugstināta maksa, jo tas zināmā mērā noved pie tādas, ja var teikt, diskriminēšanas personas, jo persona pēc būtības nav šajā gadījumā atbildīga, ja vainīga, ka viņai ir radiniekos politiski nozīmīga persona. Labām lietām dažkārt ir neparedzamas sekas. Tēlēni izsakās Finanšu nozares asociācijas valdes loceklis Jānis Brazovskis un min kapitālo remontu, kas pat labam tiek veikts dažādos prasību un regulējumu labirintos. Mēs šobrīd strādājam pie tā visi, gan katrs individuāli bankās, gan mēs kopā kā banku kopiena pie tā, ka lai tiešām šos noteikumus pārskatītu, ne tikai par politiski, bet arī par politiski nozīmīgām personām un padarītu tos vienkāršākus, pieejamākus klientiem, jo skaidrs, ka tur ir tāds uzslāņojums pa pēdējiem gadiem arī uzaudzis, varbūt pilnīgi neiecerēts. Konkrētus termiņus, kad politiski nozīmīgām personām kļūs vieglāk un pieejamāk atvērt bankas kontu, Finanšu nozares asociācijas vadītājs gan nevar nosaukt. Šajā gadā strādājam, tie uzlabojumi pakāpeniski jau tagad tiek ieviest, kāds ātrāk, kāds lēnāk, bet, kā jau es teicu, tur viena lieta ir procedūras un politikas mainīt, vēl otra lieta tomēr ir, nebaidos šī vārda, kaut kā mainīt arī kultūru. Tas jau ir saistīts ar darbinieku izglītošanu. Tam objektīvi būs nepieciešams kāds ilgāks laiks. Novēlot banku darbiniekiem čaklu un ātru izglītošanos, Jana Vītoliņa, Mārtiņš Avots, 4. studija.